Labvakar visiem! Esat aicināti šovakar uz webināru izzinošu. Domāts būs vairāk kā ievads, ļoti viegla informācija, neiedziļinoties stipri dziļāk katrā no šīm tēmām, kurām es tikai pieskāršos, jo secinājums bija man šodien arī runājot un konsultējot vai stāstot tieši medicīnas personālam, kuram ir milzīga pieredze, tātad arī kā laboratorijas darbiniekam, ar milzīgu gadu stāžu, jo cilvēkam jau tūlīt 60, jā, tad tas ir visu mūžu pavadīts medicīnā un izziņā. Cilvēka veselības šūnas un šos te ietekmējušie faktori, kas mums neļauj būt veseliem. Un patiesību sakot, bija interesanti, kad ir grūti izstāstīt tieši tāpat, kā es uz 5 gadus stāstīju par biogēnu ūdeni un dzīvo ūdeni un hidroplazmas koncentrātu, ir tik grūti arī pastāstīt tādā vienā īsā stāstījumā par to, kas ir šis te brīnum molekula, ja, tad peptīds, kurš jau ir bāzē ievietots mūsu šūnā, lai tas palīdzētu visos iespējamos veidos mums būt veseliem, attīrītiem, atjaunotiem un arī sniegtu enerģiju, tad barot un aizstāvētu arī mūsu mitohondrijas. Lūk, tāpēc ir ļoti, ļoti grūti tādā vienā īsā webinārā izstāstīt visu, bet tie, kuri varbūt atkārtojumā klausīsies, noteikti saklausīs arī kaut ko jaunu, jo ir ļoti interesanti, kad papildinās visu laiku gan arī mana zināšanas, eju iekšā arī joprojām PubMed vietnē, skatos par katru gadījumu, kad nāk cilvēki konsultēties, ko saka tātad šī te zinātniskās publikācijas vietne un attiecīgi, cik daudz pētījumi zinātnē tieši ir publicēti sakarā ar šo te kādu veselības traucējumu un arī šo glutationu. Un izrādās, kad, ļoti daudz. Parasti tas ir virs 10 000, ļoti reti zem 10 000. Tātad ar glutationu saistošo šo te īpašo molekulu, tātad, kas jau mūsos ir iestrādāta kā instruments, ja, tātad kā glābiņš, kā atjaunotājs, kā burtiski kā gaisa mums viņš ir vajadzīgs, un mēs bez viņa nevaram dzīvot. Un tāpēc, pieskaroties arī šodienas webināra tēmām, kuras tātad būs gan par mūsu faktoriem, kur ietekmē mūsu veselību, gan arī attiecīgi, ko mēs iegūstam lietojot šos te fantastiskos produktus no kompānijas Neumi. Esmu vēl vairāk iedvesmota tātad pēc brauciena kompānijas Neumi dibinātājus satikt, par to, diemžēl, šodien mēs nerunāsim, bet šis te iespējas par to, ka kompānijā ir tiešām cilvēki, kuri grib dot, kuri grib, lai šī pasaule kļūst labāka, lai jūsu dzīve katra individuāli kļūtu labāka, tā patiešām aizkustināja līdz asarām, jo ko gan vairāk var cilvēks pateikt, ja arī šī ģimene bija saskārusies ar onkoloģijas problēmām savā ģimenē. Un ne jau vecāka gada gājuma, bet tieši jaunākais bērns viņa ģimenē, tad kompānijas dibinātājiem bija saskāries ar onkoloģiju. Un kas vēl labāk zina, tātad, ja pats ir bijis šajā situācijā. Lūk, bet es, kā parasti, tātad man patīk ļoti prezentācijas, jā, tad es ļoti labprāt dalos uzreiz ar vizuāliem materiāliem, un tāpēc arī mēs šodien sāksim ar vizuālo materiālu apskati, lai jums iespiežās atmiņā tātad gan vizuāli, gan arī audiāli. Tātad kompānija Neumi ir tirgu gandrīz 4 gadus, bet pieredze viņiem ir krietni vairāk, gandrīz 10 gadi tirgu ar cita, teiksim, tipa vai formas glutationu, līdz ar to viņu klīniskie pētījumi un zināšanas par glutationu ir milzīgi, milzīgi plašas. Tātad šodien mēs tiešām paskatīsimies, kāpēc cilvēks vispār šodien ir vesels, kas veicina šīs saslimšanas, kādas ir top mirstības iemesli pēdējos gados, un vai tām ir risinājums, ko nozīmē biopieejamības problēma, kas ir hidrostat un kas ir glutations plus hidrostat.
Tātad par mani tie, kuri nav neko dzirdējuši, un mēs satiekamies šodien pirmo reizi, arī varbūt tie, kuri skatīsies atkārtojumā šo te ierakstu. Tātad kopš 20. gada esmu pilnīgi mainījusi koncepciju gan par veselību, gan par uzturu, jo tieši tajā gadā es sastapos ar biogēnu ūdeni, hidroplazmu, kurš attiecīgi palīdzēja ļoti manai ģimenei, jo arī es esmu sastapusies ar lielām problēmām, jo pēdējais bērniņš, kuram šogad jau būs 9 gadi, piedzima ar savu zarnu traktu ārpus sava ķermeņa, un tam sekoja milzīgas komplikācijas. Lūk, zinu, ko tas nozīmē, kad nevar ēst, nevar gulēt, un sēdus jāguļ arī man, lai bērnam tātad kaut kas nenotiktu, un attiecīgi es īstajā laikā paspētu norēģēt. Tā kā es saprotu mammas, kuras ikdienā ir ar maziem bērniem vai jau ar pieaugušiem bērniem ar īpašām vajadzībām. Nu, paldies Dievam, mūsu ģimenē tas viss atrisinājies ir līdz burtiski normālam stāvoklim. Tātad no 21. līdz 24. gadam es studēju Krievijā, tātad universitātē Universitāte Образовательная медицина, kurā studē arī ārsti ar ļoti daudzām augstākām izglītībām, ar ļoti dažādu virzienu, pat gastroenterologi, naturopāti, homeopāti, ķirurgi, terapeiti, tātad, kardiologi, tātad milzīgs daudzums, un tur ir ļoti dažādā līmenī šīs zināšanas, viņas ir patiešām funkcionālas. Man lielākais gods bija uzzināt 2. gada beigās, ka es ar doktoru Fļuru, kura bija tad jau no paša sākuma arī šajā hidroplazmas kompānijā, kuras iepazina šo produktu, un mēs izrādās bijām 2 gadus kursa biedrenes arī. Lūk, jā, tātad aizgāju mācīties, jo tiešām vajadzēja mainīt veselīgu uzturu pamatus tieši dēļ sava bērna arī. Attiecīgi bija arī laiks, ja, jo mums bija visiem te karantīna un mazas iespējas daudz ko darīt, ja, tad 20. 21. gads, tas sākums. Un, protams, arī atbrīvojoties ļoti daudzam enerģijas un kognitīvo spēju jaudai, man patiešām arī turpināja šis te mācību process, ļoti harmoniski aizgāja līdz energopraktiķa kursiem, praktizēju, palīdzu cilvēkiem, attiecīgi tas nozīmē, ka informāciju saņem tieši no jūsu enerģijas nolas, attiecīgi varam konstatēt, ko tas nozīmē, kāpēc jums tieši tāda kaita ir un kā ar viņu tātad tik galā. 24. gadā, pagājušajā gadā arī paskatījos, tātad spējas atvērās vēl vairāk, un sāku arī regresoloģijā tātad praktizēt un mācīties. Un pēdējais, tātad, ko šobrīd uzsāk jaunā vācu medicīnas zinības, jo ļoti saskan ar visu iepriekš jau apgūto. Lūk, bet visu, ko es darīju, vienmēr pārbaudīju ar biorezonances diagnostikas testa aparātu un attiecīgi vienmēr secināju arī uz fizioloģisko, tātad mūsu blīvo fizisko ķermeni, kā tas viss reaģē. Lūk, tāda ir mana pieredze. Neesmu mediķis, bet ir lietas, kuras jau arī, protams, ar citādu domāšanu varu aizdot kā idejas, protams, arī attiecīgi cilvēkiem, kuri varbūt nav pārprofilējušies un joprojām darbojās vairāk farmacijas vai ķīmiskajiem medicīnas līdzekļiem. Protams, ka mēs kā funkcionālie un klīniskie nutriciologi, kas ir apmācīti, mēs arī mākam sadarboties ar medicīnas iestādēm, ar visām šīm te atskaitēm, ja, kuras vai diagnostikām vai asiņas analīzēm, ja, tad notiek vairāk sadarbība, miedarbība, un mani klienti, kuri ir tad personīgi vesti šajās te dažādās atvesļošanas programmās, arī attiecīgi to var apliecināt. Tad, kas notiek šobrīd pasaulē un kāpēc mums patiešām vajadzētu domāt mazliet citādāk un arī šo te pieeju veselībai mainīt, jo izaicinājumi kļūst ar vien nopietnāki un mēs to ar vien vairāk redzam, jo slimības paliek jaunākas. Arī hroniskās slimības sāk parādīties bērniem stipri agrākā, bērniem un jauniešiem un jauniem cilvēkiem stipri ātrākā vecumā nekā tas bija arī mūsu vecākiem un vecvecākiem. Arī, protams, dzīvesveida ietekme, kura, diemžēl, padara mūs ar vien slimākus un nevarīgākus,
un īstenībā arī, nu, teiksim tā, deformācijas notiek arī uz ģenētiskajā līmenī. Kas, protams, viens no svarīgākām lietām, kas šobrīd ir ļoti mainījis mūsu fundamentu, tas ir ēdiens, tātad tā ir pilsētvide, tas ir nestandarts, tātad kā mēs ēdam. Šobrīd tātad ir ļoti ierastas tātad kafejnīcas, kūkas, ja, tad tas ir tāds jau trends, brands, un cilvēki nepadomā tātad, kādas ir šīs te sekas, attiecīgi neēdot pareizi. Protams, ka mēs bieži vien, kad sākam ar ēst pareizi, mēs domājam par tām vitamīniem un mikroelementiem, ko mums it kā jādod šim te produktam. Es šobrīd nerunāju par tukšo šiem produktiem, kas ir tātad fermās un dažādi produkti lielos daudzumos ražot tieši pārdošanai lielveikaliem, bet runa ir par to, ka mēs nemaz neiedzinamies kādā laika gaitā, tātad notikusi arī modificēšana šo te pārtikas produktu, lai viņi ilgāk glabātos, lai viņi nebojātos, nepūtu, tātad dotu labāku ražu, nemaz nerunājot par tiem pesticīdiem un nitrītiem, visu, ko mēs arī saņemam, bet runa ir par to, ka ja pat mēs ēdot tātad pareizi sabalansējam dārzeņus, augļus un citus ogļhidrātus, tad attiecīgi mēs nepadomājam, ka šī te modificēšana, kas notiek gan attiecīgi ar hormoniem, lai izaudzētu ātri dzīvnieku, ja, un attiecīgi nokautu, un mums būtu veikala plauktā gaļa, mēs domājam par olbaltumvielām, bet ja mēs ticam, ka tas visu olbaltumvielas sagramosies un tas visu nonāks mums un mēs pareizi ēdīsim, jautājums, kas tad notiek ar tām antibiotikām un hormoniem. Kāpēc gan, lai viņi neuzsūktos mūsu šūnās un tad nenodarītu arī to mīnuszīmi, ja, tad ietekmi, kā tas notiek ar tām it kā pozitīvajām gaidāmajām lietām, kuras mēs ēdot kādu no produktiem, attiecīgi sagaidām, lai tas būtu mums kā pienesums ar pluszīmi. Tad attiecīgi dārzeņu, augļu un visu šī te dažādu kategoriju ēdiens, kuru mēs attiecīgi liekam mutē. Protams, ka viņš ietekmē modificētas pārtika, kā viņš ir laistīts, ar ko viņš ir mēslots, tas viss ietekmē, un tieši tāpat kā vitamīni, kas tur ir, vai šķiedrvielas, attiecīgi tikpat ietekmē mūs, kā arī šīs te labās lietas. Līdz ar to, ka cilvēki saka, nu, bet es jau arī veselīgi ēdu. Jā, jūs veselīgi ēdat, bet jūs nesaprotat, ko. Tātad jūs ieliekat mutē līdz galam, līdz ar to ir jādomā, ko tas, kā to visu izvadīt. Ko nozīmē statistika? Tātad ir šeit slimība, tātad un mirstību statistika par 23. gadu, tātad mūžīgi konkurējušās sirds asinsvadu slimības kopā ar onkoloģiju, tad bija nelaimes gadījumu katastrofas, ja, tātad Covid laiks 23. vēl aktīvi tika fiksēts nevis gripas, insulti, apakšējo elpceļu slimības, kuras sāka ļoti ātri pieaugt. Tātad cilvēki nemācēja vairs klepu izārstēt, un viņš nepadevās ārstēšanai ne ar antibiotikām, ne ar naturāliem līdzekļiem. Tad atkal onkoloģija, dabas katastrofas, 3. vietā pagājušajā gadā, tātad smadzeņu asinsvadu, sirds un asinsvadu slimības un insulti, hroniskas apakšējā elpceļu saslimšanas pacēlās par 2 vietām, jā, tad ir Alzheimers un cukurdiabets, kaut gan, Alzheimer arī sauc par trešās trešā tipa, tātad cukura diabētu. Tas viss arī ir tikai viens vienīgs ēdiens. Lūk, kas tad no kurienes nāk šis apdraudējums? Protams, ka no pilsētvides, no uzturvielu trūkuma, kuru mēs arī lietojam šobrīd, nākamais tātad galēji mēs lietojam to tabletēs, pulverīšos, kapsulās, šķidrā veidā, ja, tad mēs to visu lietojam un nevienmēr mēs zinām, kas mums ir jālieto un cik lielā daudzumā, jo mums nav nekādu pārbaudas mehānismu, un Amerikā šobrīd jau katru mēnesi, katrā principā, tas ir tagadējā statistika, kas bija 24. gadā, gandrīz katrā no medicīnas, tātad šiem ambulatorijiem punktiem, aptuveni fiksējās, ka cilvēki paši uz pašu savas kā lai saka, pieņēmumu vai konsultanti, kuri nesaprot
šo te sistēmu vai nekādi nepārbauda, kas tad cilvēkam ir jau tad deficītā, kas ir pārāk daudz organismā, un tad vienkārši izraksta, tāpēc, ka šis jau ir tāds tīkla mārketinga arī tāds, teiksim, kustība, un mēs visi runājam par veselību, un par to ir arī jārunā, protams, bet ir tātad šī tendence, kad ir pārdozēts pārtikas bagātinātāji, un organisms ar to netiek galā. Diemžēl, bet tā ir, un attiecīgi, protams, arī šī izvades sistēmas nestrādājot, cilvēki kļūst ar vien mazkustīgāki, viņi sēž pie ofisa galdiem, tad aiziet līdz mašīnai, iekāp mašīnā, aizbrauc līdz mājām, attiecīgi apēd to, ko var atrast veikalā, nevis iet pie dabas, ja, tad plikām kājām pastaigāt. Protams, superīgi tie cilvēki, kuri to visu ievēro, un, protams, arī viņi to saņem kaut kādā bonusā, ka viņa organisms ilgāk tātad spēj turēties pretī vīrusiem, infekcijām, un arī attiecīgi imunitāte ir augstākā līmenī. Bet, protams, kad pilsētu vide diktē savu, un bez tā, ka šeit tātad ir maz dabas un ir lielāks piesārņojums, arī šī pārtikas ieguve, tātad ir tikai lielveikali, tātad, ko tur piedāvā, to jūs ēdat, bet attiecīgi vēl nāk ūdens, gaiss, diemžēl. Un, protams, arī šī pārtikas slodze. Vēl ir, protams, kūkas, kafija, cigaretes, jā, tad varbūt arī pasīvietas pīpētāji. Un kā tad ietekmē šī piesārņojuma ietekme uz organismu? Tad viens ir, kad šo mūsu šūnu principā ārda šīs negatīvās faktori, un no normālas tātad šūnas, kura būtu vesela, spējīga sevi aizstāvēt, un attiecīgi viņas apvalks būtu, kā lai saka, kā cietoksnis, attiecīgi tiek bombardēta. Ja, un attiecīgi mēs sākam zaudēt šo skaisto šūnas veselumu, viņas funkcijas, kura viņa visu laiku tiek nodarbināta. Tad, ja mēs skatāmies, diemžēl neieliku, jā, tad ļoti skaists slaids, kur viss detalizētāk ir ielikt šobrīd ļoti lielā palielinājumā šūna. Tā ir patiešām tāda milzīga pilsēta. Viņa ataino gan, tad nes mūsu DNS, jā, jo šodien arī klausījos par DNS un mūsu šūnām. Īstenībā, lai varētu no mums uztaisīt mūsu līdzinieku, pietiek 2 šūnas no mums, paņem 2, lai precīzi uztaisītu kopiju man, tev vai kādam vēl citam. Interesantas, protams, tiešām tehnoloģijas jau ir iespējams, un arī, protams, zinātne ir gājusi tālu, bet mēs joprojām slimojam, vai ne? Dīvaini. Un, protams, ka ja mums vairāk ir šie negatīvie faktori nekā tie, kur uztur imunitāti un attīra no šiem negatīviem faktoriem, kur uzkrājās arvien vairāk mūsos, diemžēl iekaisumi un imūnsistēmas disfunkcija, un bieži vien arī, ja mēs rodās arvien vairāk, bet, ja, protams, ir šie kā man nesen sūtīja interesantus produktus, kur ir imunitātes stimulējoši produkti. Imunitāti stimulējoši. Protams, kad man uzreiz rodās jautājums, kāpēc gan ne modulējošu vai imunitāti stiprinošu produktu nelietot. Kāpēc no tā, kas jau ir vājš, vēl izspiest pēdējo sulu un attiecīgi deformēt pašu imunitātes sistēmu? Jo tas ir tas pats, kas jūs jau esat izlietojis citronu, tad uztaisīs vienreiz citronu ūdeni, otru reizi citronu, un jūs tad mēģināt no tā sausā citrona dabūt vēl 3 pilas ārā, un jūs viņu stimulējat, ja, dažādi spiežat, presējat, tur varat rullēt. Tad kas tā karote, tad tā ir tā stimulēšana, lai jūs varētu dabūt vēl kaut ko ārā, bet stimulēt, tā ir tāda diezgan neforša lieta attiecībā uz imunitāti, jo vienā brīdī tad patiešām tas var novājināt vēl vairāk, nevis, varbūt tajā brīdī jums palīdzēs, ja, tad īslaicīgi to var darīt, bet tas nav tāds patstāvīgs process, kuru var uzturēt, lai varētu atvesļoties, jo mēs jau arī it kā atbalstam ar vitamīniem, ja, tad, ja mēs esam saslimuši, mēs atbalstam ar kaut kādām attiecīgi detoksikācijas procesiem, ja, piemēram, ar svīšanu, ja, sev tējas taisam un attiecīgi vai arī kāds pulverīšus dzer, ja, tad attiecīgi kaut kas tiek vadīts ārā. Tad šeit, kad cilvēks saka, es stiprināšu imunitāti un atsūta produktu, kurš tiešām ir stimulējošs un ir tikai ārkārtas gadījumos lietojams, tad un galvenais, ka tas atkal bija mediķis. Tas bija tāds interesants process, bet, jā.
Uh, Nu, ir tāda neizpratne, man liekas, par to holistisko pieeju mūsu organismam, kad arī imunitāte viņa jau nav tikai vienā vietā. Arī hormonālā sistēma mums sākās šeit, jā, un beidzās tā kā, pie, principā mūsu gurnu daļā. Attiecīgi vīriešiem vēl zemāk. Bet mēs esam viens veselums. Mēs nevaram vienu kaut ko uzturēt, un pārējo mēs aizmirstam vai arī prasam neiespējamo. Un tāpēc oksidatīvais stress, kad mēs sakam, jā, piemīt ļoti augsts oksidatīvais stress, ļoti bieži cilvēki domā, es taču nestresoju, man ir ļoti mierīga dzīve. Nē, tas oksidatīvais stress ir attiecināms tieši uz to, kā šie te brīvie radikāļi iznīcina mūsu šūnas, un attiecīgi, ja šūna ir pārāk bojāta un viņa vairs nevar atjaunoties, un tad viņai tāpat ir pēcnācējs jādod tālāk un jādalās, un diemžēl šī ir tas moments, kad mums šāds bojāts šūnas rada jau bojātu šūnas, jau kad viņas dalās. Un tad mēs brīnamies, kur tad mums tās slimības, kas sacīt jāsaka pēkšņi slims. Vai ir universāla aizsardzība tātad pret dažādām lietām, kā oksidatīvais stress, tātad piesārņojumu, attiecīgi, kas stiprinātu imunitāti un pat aizsargātu? Jā, tas ir, mums nekas nav jāizdomā, tātad tas ir atklājums, nevis kaut kas jauns ražots, bet tiešām atklājuši mūsu organismā, kad mums ir aizsarga sistēma, mūsu imunitātei, mūsu šūnām, mūsu kognitīvajām spējām, attiecīgi tas ir glutations. Kā pats dibinātājs saka, vienkārši saki, tas ir putekļu sūcējs. Putekļsūcējs, kurš var nonākt tavā šūnā, attiecīgi iztīrīt visu, kas tur nav vajadzīgs, un tālāk jau tu vari viņu barot, attiecīgi apčabināt un dot to, kas vajadzīgs šai šūnai, bet pirms tam nav jēga, tāpēc, ka ja tur ir daudz piesārņojumu faktori, kuru viņu bojā, diemžēl nevienmēr mēs varam ielikt vēl lielāku slodzi. Ja, tad šai šūnai, lai viņa sāk kaut ko uzņemt ļoti lielā daudzumā, piemēram, pārtikas bagātinātājs. Jā, mēs kādu laiku tad noturēsim šo te līmeni labu vai tādu pašu, bet, diemžēl, nevienmēr. Šis ir tas process, kā mēs varam uzlabot savu veselību. Šīs te bilde īstenībā ir nemainīta. Es atradu viņu interesanti, ir tāda laborante, tātad cilvēks, kurš zinātniskajā jomā strādā, un viņai ir interesants tāds blogs vai Facebookā un vēl tur Instagramā, un tā ir viņas šī te oranžā veidotā, kad viņa ir pati stāsta par dažādiem mūsu organisma aizsargfunkcijām vai dažādiem procesiem, un kad viņa nav redzējusi, tātad šis cilvēks, kurš dzīvo laboratorijās, un vēl arī vada šos dažus sociālos tīklus, ka viņa nav redzējusi efektīgāku detoksikācijas līdzekli kā glutationu. Jā, tad viņa tur aprakstīja plašāk, bet šī ir viena no viņas slaidiem. Un patiešām tā arī ir. Glutations aizsargā šūnas bojājums gan no oksidatīvā stresa, gan attiecīgi pašu imunitātes. Tātad imunitāte aizsargā no šiem te uzbrukumiem un novājināšanās. Detoksikācijas procesi ir ļoti dažādi. Tad mums notiek gan mirušo šūnu izvadīšana, jā, tad notiek bojāto šūnu labošana. Jā, tad vienlaicīgi mums notiek ļoti daudz. Tad tiek visu laiku vaktēts, vai mūsos nav iebrukuši par daudz vīrusu infekcijas, jā, attiecīgi kaut kādas baktērijas nesavairojās, parazīti, jā, tas viss ir īstenībā vienlaicīgi notiek, bez mūsu aktīvas līdzdalības. Un attiecīgi glutations ir viens no fantastiskākajiem detoksikācijas procesiem, jo viņš gan strādā uz ķīmiskajiem piesārņojumiem mūsu organismā, uz mūsu bojāto šūnu, un mirušo šūnu, tātad viņš kontrolē apoptozi, kas ir tātad kontrolēta šūnu nāve. Tātad, ja glutations piedalās, iniciēt tās šūnas, kuras īstenībā ir jāizvada, un viņas nav derīgas tālākai tātad mūsu dzīvības procesiem iekšējiem kādā orgānā, tātad orgānu sistēmā, un tiek izvadīts. Tieši tāpat tās tiek attīrīta akna tieši pateicoties glutationam, un ne tikai. Bet glutations, ko es pati uzskatu par lielāko sasniegumu, ko es pati uzzināju, ka glutations piedalās ne tikai izvadīt no šūnas, tad viņš 4 veidos piesaista toksiskos smagos metālus, ja, tad šos te arī mikroplasmasu,
dažādos veidos. Tad, attiecīgi, kāds ir šis piesārņojums mūsu šūnā, kas ir uzkrāts, un tad viņš novada viņu līdz aknai. Tur tiek viņš tātad piedalās arī transformēšanā uz ūdenī šķīstošo toksīnu, lai tātad mūsu ūdens procesi caur urīna ceļiem tātad izvadītu ārā mums šos te bīstamos toksīnus, kas tālāk varētu gan mūsu hormonālo tātad sistēmu bojāt, gan mūsu kognitīvo, gan radīt dažādus slēptos iekaisumus, pēc tam radītu hroniskās saslimšanas. Ja? Tad milzīgs klāsts uz dažādos virzienos var pārvērsties šie dažādi toksīnu uzkrāšanās ilgtermiņā un atrodoties mūsu organismā, sāk tātad veidot šos te saslimšanas procesus. Un kas ir lieliski, kad tieši glutations ir viens no tiem, kas arī rūpējās par to, lai akne būtu tīra un atjaunotos. Superīgs process vienkārši ar vienu mazu molekulu. Un vēl ko tātad šī sieviete teica, tātad, kāpēc ir tik ļoti svarīgi tātad, šo te glutationu savā organismā uzturēt augstā līmenī, tāpēc, ka viņš ir viena no atslēgas vispār detoksikantiem. Ja mēs runājam par to pašu PubMed vietni, tad tur ir reģistrēti jau 190, pāri 193 gandrīz tūkstoši, kaut gan, kad es sāku lietot šo te produktu, tad 2024. gada oktobrī bija 190,000 ar kaut ko. Tad gandrīz 3,000 pienākuši klāt tikai pusgada laikā. Pētījumi, kuri ir reģistrēti un publicēti, tas nozīmē 6 mēnešu laikā tika gandrīz, tad labi pateiksim, 2,500 publicēti. Tas nenozīmē, ka tie tikai tika izdarīti. Varbūt tika izdarīti 10,000 visā pasaulē, bet tikai 2,500 tika publicēti, ja, jo tur arī savas zināmas ir prasības. Bet tad, kad sāka slaidus veidot gandrīz 3 gadus atpakaļ, tad kompānija 21. gadā, 22. tad 21. gadā bija 179,000, tātad 179. Tad iedomājieties, cik daudz tūkstoši ir pienākuši klāt šobrīd. Gandrīz jau 20,000, ja, tad jau ir sasniegt šis process notiek katru mīļu brīdi. Glutathions ir viens no pētītākajiem peptīdiem, tātad molekulām mūsu organismā. Un patiešām glutens atjauno ne tikai mūsu šūnas un aizstāv viņus, bet viņš arī palīdz tāds attiecīgi atjaunot atkal šos te citus detoksikānus, kā C vitamīns, tātad E vitamīns, un attiecīgi palīdz viņiem ilgāk uzturēt šos te detoksikācijas procesus, attiecīgi barot arī mūsu šūnu, tur, kur tas ir nepieciešams, tātad viņš ir arī atbalstošs. Un kā viņš veicina, tātad aizsargā mūs no brīviem radikāļiem, tad ļoti ātri atjaunojoša molekula mūsu organismā. Viņš vienkārši atdod savu to ātomu, tātad brīviem radikāliem ņem, viņš sevi it kā upurē, bet īstenībā viņš neaiziet bojā glutationa molekulu, tāpēc, kad viņš ļoti ātri atjaunojās. Tad viss notiek mūsos. Kāpēc mani tas uzrunā un kāpēc es esmu gatava tik ātri, tad iepazīstoties septembra beigās ar šo produktu un šo informāciju, biju gatava uzreiz veidot konferenci, tad savākt vairāk cilvēkus, vēstīt to skaļāk, tāpēc, kad atkal visu kontrolēju ar pārbaudas metodi, tad kas notiek manā organismā dziļāk šūnās, attiecīgi, kas notiek orgānos, un šeit jūs kreisajā pusē redzat stabiņu, kurš nav vēl pilnīgs, tad viņš bija vienkārši man neiegāja viena datora ekrānā, tad tas process, kurš ir, viņš ir mazliet garāks, bet jūs redzat starpību, ja? Kā kūst smago metālu piesārņojums manā organismā attiecīgi tiek izvadīts, un šis saraksts kļūst mazāks. Arī šie saindēšanās ar vai piesārņojums gan aknās, tātad ar ķīmiskajiem kaut kādu medikamentu savienojumiem, kuri nešķīst, ja, tad medikamenti, kāpēc bieži vien uzkrājās atlikumi, kuri tad tiek bāzēti aknās, un aknā ir vien grūtāka slodze, ja īpaši medikamentozi kāds cilvēks tad tiek ikdienā
uzturēts uz kādu speciālu tad medikamentu vai vairākiem, tad tas ir tāds nešķīstošie procesi, jo jebkuras zāles gan arī izvēl ļoti sarežģīta formula, ķīmiska, kuru, diemžēl, organisms nespēj sašķelt pilnībā un attiecīgi tiek uzkrāti atlikumi. Un šeit ir redzams, ja tad pēdējās, tajā garajā stabiņā uz leju, tad, kā ir uzkrāti kaut kādi medikamentu atlikumi. Es fiziski neesmu nevienu medikamentu apmēram 8 gadus lietojusi, attiecīgi visdrīzāk, ka tas ir gan no ūdens, gan no tiem pašiem gaļas izstrādājumiem, ja, un attiecīgi, gaļas produktiem, un attiecīgi šeit ir tie hormoni vai ķīmiskie savienojumi, kuri arī protams, ka mēs arī elpojam, jā, mēs ļoti labi zinām, par ko mēs runājam, jā, par šīm te ķīmiskajām trasēm, attiecīgi, kuras arī tiek pārbaudītas. Šobrīd jau cīņa notiek no Amerikas puses pret šiem te kognitīvo spēju pazemināšana, attiecīgi cilvēku elpceļu, tātad veselības pasliktināšanās un tā tālāk. Tad viss jau tiek diezgan atklāti runāts. Vairāki posti par šo man nesen tika nobloķēti arī Facebookā. Ja, kā ir, tā ir. Bet, protams, kad arī hormonus neesmu lietojusi, arī šeit man dīvainā kārtā ir hormoni parādījušies, ja, un attiecīgi tie tiek izvadīti. Un, protams, ka samazinājās alerģiskās reakcijas, un, kas ir interesanti, man bija problēmas labajā gurna locītavā, kura man nefunkcionēja tā kā vajag jau kādus 10 gadus. Attiecīgi šobrīd viss strādā kā. Kaut gan tas jau likās kā hroniska problēma. Tā kā pēc 10 gadiem es atguvu savu labās kājas locītavu, gurnu gūžas, un attiecīgi varu darīt visus savus jogas vingrinājumus vai vingrinājumus mājās bez jau jebkādas, teiksim, uzmanīšanās. Tieši tāpēc arī es redzu šos rezultātus, kā tas viss kūst un kā uzlabojās citiem cilvēkiem veselība, man tas uzrunā. Un patiešām, kāpēc uzrunāja tieši neumīgi glutations, jo viņam ir īpaša piegādes sistēma, kura neizmanto zarnu traktu un kuņģi, jo bieži vien, kad es sāku runāt ar medicīnas vai veselības uzturu speciālistiem, saka, bet kā jūs spējat nodrošināt, ka neumīgi glutations neoksidējās. Ja, tāpēc, ka glutations ļoti ātri oksidējās, un šeit ir šis te noslēpums. Tāpēc es pārēju pie otrās daļas, un attiecīgi šis te absorbācijas process, par ko mēs tieši runājam, tad absorbācija, uzsūkšanās spēja, ja, tad cik daudz uzņem šūna šo produktu. Tātad šī te ir tiešām fantastiska lieta, un hidrostata un nano izmēra šūnas, tad molekula, kura ir glutationa molekula sadalīta nano izmērā, patiešām arī veid šos te brīnumus. Un hidrostata ir tas, kurš iekapsulē lai zem spiediena ūdenī, absolūti tīrā ūdenī, kuru uzņem un neatgrūž mūsu organisms, jo viņš ir tīrs, viņā tad nav šīs smagās daļas, kuras un arī ķīmiskie dažādi savienojumi, kas tiek pievienoti klāt, lai mūsu dzeramu ūdeni vai uzlabotu vai dezinficētu, tad šīs te ūdens, ko izmanto kompānija Num, ir absolūti tīrs, drošs, un tāpēc arī ir šī uzņemšanas absorbācija arī paaugstināta. Lūk, un hidrostāta ir īpaša tāda tehnoloģija, kura iekapsulē ūdenī šīs te molekulas, lai viņas nesalīp kopā. Un tātad, ja šūna spējīga ir ļoti blīvi līdzās pastāvēt ar kādu no citām molekulām, tad absorbācija notiek ļoti ātri. Kas notiek, ja notiek lielu divu molekulu vai priekšmetu satuvināšanās, viņiem var būt ļoti īpaši, ja tas ir kaut kāds apļa veida, ja, vai kas nav plakans un plakans, attiecīgi nav šī saskara un nenotiek absorbācija. Un tas parasti notiek tieši arī ar citiem vitamīniem, mikroelementiem, arī pat ar tiem, kuri mums it kā nāk un ir sadalīti no ēdiena, lai tas notiktu organiski, bet nevienmēr tā notiek. Tad kompānija Neumi ir arī vēl izmantojuši nanotehnoloģijas un saskaldījusi glutationa molekulu līdz nanodaļiņai. Un šī hidrostata tehnoloģija tad palīdz ūdenī nesalīp šiem te mazajām daļiņām, lai atkal neveidojās liels kaut kas un atkal samazinātu šo te absorbāciju.
Bio pieejamība notiek nodrošināta 70 līdz 90 sekundēs, tātad jūs vēl neesat varbūt norījis to nutrisvišu vai neiro šķidrumu, bet īstenībā jūsu jau šūnas caur gļotādu, kad jūs caur muti, tātad turot šo te šķidrumu ilgāk mutē, tiek ievadītas jau jūsu asinsritē un jau sāk darboties. Nano laboratorijas, tātad, kad izpētīja tieši šo te produktu, tieši neumi glutationu, tad attiecīgi tika konstatēts, kāpēc nevar atrast viņas ne asinīs, ne vēl kaut kur, ja, tad tīri uzskatāmi, kur tad ir mans glutations, tad viss nonāk jau līdz šūnai. Un nano laboratorijas, kuras vēlreiz tātad apliecināja kompānijas Neumi dibinātājiem Stevenam Scottam, kurš pats pa sevi jau ir cilvēks leģenda Amerikā, tad viņam jā, šobrīd ir 77 gadi, jā, un attiecīgi šogad 77 gadi, jā, un attiecīgi viņš darbojās pateicoties šim glutationam, principā kā jauns cilvēks no rīta līdz vakaram, pilnu darba dienu, un plus vēl visu laiku ir aktīvs. Lūk, un attiecīgi tātad glutations, ko vajadzētu stāstīt tiešām mediķiem, vajadzētu veselīgu uzturu speciālistiem, jo, kā es saku, ka nav jau jēga netīrā pannā cept nākamo lietu, ja jūs tur esat cepuši tātad zivi, tagad mēs cepsim dārzeņus, un tātad pēc dārzeņiem vēl kaut ko, ja mēs parasti visu izmazgājam. Bet, diemžēl, mēs to nevienmēr ievērojam sakarā ar savu organismu, un nepadomājam, vai tiešām jau tas, kas ir pārstrādāts, un tātad jāizvada ārā, vai viņš tiešām viss ir ticis ārā, lai dotu vietu atkal kaut kam jaunam un svaigam. Un šī te secība, kas attiecīgi būtu jāievēro, kad cilvēkiem ikdienā uzturēt šo tīrību savā organismā, lai mazinātu visus iespējamos riskus, jo statistika un zinātne, kur jau jūs dzirdējāt vairāk kā 192 tūkstoši pētījumu, ir tikai publicēti, ir visi to vien stāstīja, kad glutations samazinās dabiskā veidā mūsu organismā, un tad arī attiecīgi palielinās riski saslimšanai ar katru gadu pēc 20 gadu vecumam. Maziņa atkāpe par šo te gadu cenzu, jo manam bērnam tātad bērnībā bija ļoti daudz antibiotikas un medikamenti bija jālieto, vienkārši divas operācijas, attiecīgi arī problēmas, sistēmas, un diemžēl šie ķīmiskie procesi tiešām arī nenotiek līdz galam, un kad mēs sākām dot arī viņai tagad, pagājušajā gadā, es jūtu, ka viņiem burtiski tie medicīnas atlikumi, ko viņa saņēma maza būdama, kaut kur bija viņas ķermenī noslēpts un patiešām nāca ārā ar nepatīkamu smaku. Un manai meitiņai tad ir 8 gadi, vēl nepilni 9, bet viņai burtiski nedēļas 2 vienkārši bija milzīga detoksikācijas procesu pakļauta, un šie te smaka, tā kā, mazai jaunai meitenei, jā, bija diezgan pabriesmīgi. Bet es priecājos, ka tā reakcija bija tā, tāpēc es teiktu tā, ka pēc mana piemēra es neliedzu tiem cilvēkiem, kas prasa padomus, vienkārši stāstu savu piemēru un attiecīgi saku, ka jā, var skatieties pēc reakcijas, jo viņi jau lieto tieši tos pašus produktus, tieši to pašu gaisu elpo un tieši to pašu ūdeni. Jā. Attiecīgi, protams, ka tur uzkrājās. Un īpaši, ja mēs vēl sakam, kad mazam bērnam zīdainītim, tad jau redzenē, tad mūsu acu ābolā var atrast zem mikroskopa mikroplastmasu. Ja, tad tas nozīmē, ka mikroplasmas jau iet cauri barjerai, cauri placentai, attiecīgi nonāk arī mūsu asinsritē, un, protams, māmiņas grūtnieces arī dalās ar šo te visu. Lūk, glutationa līmenis fantastiski parāda to, ka ir lielāki riski saslimšanas augstēšanās, biežāk slimojam, ir alerģijas, ir iespējams svara pieaugums, ja, jo arī šajā te tauku slānī viņš ir fantastisks šo te smago metālu un dažādu toksīnu konservants, lai tas netraucētu jūsu organismam funkcionēt, un bieži vien arī šī svara pieaugums bieži vien sākot lietot glutationu un attīroties arī pazūd svara problēmas.
Ir tātad izsitumi, ādas problēmas, ir ļoti vāja imūnsistēma, ir slinkums piecelties no gultas, nav motivācijas, ja, un attiecīgi, ja ir augsts glutations, ir ļoti pozitīva noskaņa, ir ļoti daudz enerģijas, ir fantastiski līdzsvarots, arī garstāvoklis, gribās kaut ko darīt, ir gremošana uzlabojās, kas, man liekas, ir ļoti, ļoti liela problēma. Un kas ir vēl interesanti, ka pats gluteons kā detoksikācijas līdzeklis ne tikai darbojas ar smagiem metāliem, bet arī ar mikotoksīniem, tātad sēnīšu ražotiem, mūsu organismā sēnīšu ražotiem toksīniem, ja, tad zināmā mērā to sauc par indi, un arī, protams, to, ko mūsu viesi parazīti saražo, arī to viņš izved ārā. Un kas man pašai liels brīnums bija, kad šķīdina gļotas, arī tas ir ierakstīts pie pozitīvajām īpašībām glutationam, kas šķīdina gļodas, kas attiecīgi šobrīd ir viena no lielākām problēmām, kāpēc tur statistikā bija tātad 4. un 3, 6. un 4. vietā elpceļu tātad problēmas cilvēkiem. Un lūdzu, tieši par produktiem, kurus piedāvā kompānija Numi, tātad glutationu tīrā veidā, tātad zila pudelīte, saucam mēs viņu par Nutrisviš. Lietošana ir ļoti vienkārša, 10 ml no rīta, profilaktiski lietojam vienalga tukšā dušā pēc ēšanas vai paskalot viņu pēc zoba tīrīšanas, kad jūs esat padzēris kafiju, lai arī svaigākā mutē būtu sajūta, lai varbūt izvelk arī šos te kafijas, ja, dažādus iedarbības aktīvās vielas, kas jums varbūt, nu, tātad gļotāda arī šeit, vai arī pēc zobu pastas, kas varbūt arī nav tā pati veselīgākā pēc izvēlēta. Lūk, un tad šo te 30 līdz, nu, es gan saku saviem klientiem un tie, kas mani sadzird, tad 3 līdz 5 minūtes. Ilgāk gan nav jēga, tāpēc, ka tad viss jau principā ir izdarījies, jums jau visā organismā nonākuši šīs te nano daļiņas no glutationa un principā jau tiek darīts darbs, ko viņas tātad ir paredzējušas. Un attiecīgi mēs noteikti varam jebkuram vecumam, tad, ja ir, piemēram, tīnis, kurš sporto, kuram ir ļoti vajadzīga sportiskā, nu, tad izturība fiziskā, vai garas stundas cilvēki strādā, tad tam nav jābūt tikai vienam korķītim, varbūt arī 2 un 3. Un, protams, katrs arī savu to ieradumu, kad viņu dzert un kurā brīdī arī izstrādā pats pēc savas sajūtas. Šis nav medikaments, mēs nevienu neārstējam, mēs vienkārši piedāvājam palielināt to dabisko aizsargu funkciju, ja, vai šo te molekulu daudzumu glutationa, lai notiek visi procesi harmoniski un dabīgi. Nākamais, tad, protams, kad veselība ir atgūta un mēs jūtamies labi, tad vienmēr gribās arī labāk izskatīties, bet Neumijas skiņa nav tikai skaistumam domāts, jo tajā arī ir nanodaļiņas, tad gan glutations, gan nanodaļiņas kolagēna un hilarona skābes, kas attiecīgi padara mūsu ādu jaunāku, skaistāku, gludāku, mazāk krunciņu un lieliski darbojas arī kā pēc sauļošanās produkts, jā, lai nav jālieto varbūt pēcsauļošanās krēmi un arī neļauj šim tātad apdegumam vai kaitēt un kairināt ādu. Attiecīgi tie, kuri gados vecāki, var lietot šo te produktu arī uz sāpošajām locītavām, jā, tad varbūt ir kaulu deformācija, citi saka, ka sāp, jā, attiecīgi grūtāk, varbūt kādam ir ļoti smags darbs ar rokām, ja grūti tā kā pirkstiem, vajadzīgs tātad papildus kolagēns, ļoti, ļoti labi tātad darbojās uzreiz, jā, tāpēc, kad šīs nano daļiņas iziet cauri ādas barjerai un attiecīgi palīdz tūlītēji. Tad vēl ir viens no jaunākiem produktiem Eiropā, tas ir Neiro mūsu kognitīvajām spējām, fantastisks risinājums tiem, kuri kaut kādu iemeslu pēc vai nu Covid izslimojuši, vai ir kaut kādas procedūras veikuši un ir samazinājušās
atmiņa, ja tad pasliktinājusies, ir domu migla, ja grūtāk kaut kā atcerēties, ko tu gribēji, kā tu gribēji, vai arī radošums ir pazudis, vai labs noskaņojums pazudis, miers iekšējais. Tad neiro ir ļoti, ļoti fantastisks produkts, lai to visu atgūtu. Kā cilvēki, kuri tika pirmie, tad Amerikā pie šī produkta un dalījās, tad ir ļoti labi, tad arī šajā vecuma demences, kognitīvās spējas arī uzlabojās ļoti tātad kā aizsargs un profilaktiskais tad ir Alzheimeram, Parkinsonam. Šo arī apliecina Amerikas tātad smadzeņu asociācija, kur arī pārbaudīja šos te produktus un viņa saturu un arī apliecina, ka šie te gan aizsargājošie, gan atjaunojošie procesi patiešām notiek šiem produktam. Protams, ka vienmēr ir kaut kas jauns kompānijai sagādāts un šobrīd iet certifikāciju Eiropā produkts, kurš ir domāts viņai, sievietei, tātad hormonālās tātad, sistēmas vai hormonālās labsajūtas atjaunošanai. Nu, tad tas ir arī par sieviešu veselību. Šeit mazliet tad rezultāti. Rezultāti pārsvarā ir visi gan lietojot zilo iekšējo produktiņu, ko mēs paskalinām mutē, gan arī, protams, lietojot skin balto produktu, kurš ir izsmidzināms. Lūk. Šeit varbūt pāris nav, es mazliet pakomentēšu, ja viņš nav tik saprotams, jo šai sievietei vairākas 10 gadus, 20 gadus, ja pareizi nepilns, bija autoimūnās saslimšanas, kuras bija ļoti traucējošas, un attiecīgi sākot lietot tieši NutriSwish produktu, viņai samazinājās visi šie te simptomi, un šobrīd ir ļoti, ļoti daudz rezultāti. Vīrietim bija ļoti problemātiska āda jaunībā, tad ļoti daudz rētas un pūtītes tad bija atstājušas šīs te bedrītes, un attiecīgi lietot gan NutriSwish, gan Skin arī bija atsauksme, ka ļoti labi sadzīst āda. Arī tiem, kuriem psoriāze vai tad ir arī šādi rezultāti, kur cilvēki dalās, ja, bet iekšēji un ārēji lietojot, protams, ka ir fantastiski rezultāti. Lūk, protams, kad mēs vienmēr visiem spriežam pēc rokām, tad arī uz rokām, protams, izsmidzinot āda ātrāk atjaunos un izlīdzinās. Un, protams, ka mūsu acis dvēseles spogulis, lai vienmēr būtu atvērts skats, lai plakstiņa nenoslīd arī šeit, tad var redzēt rezultātus. Kad šie te fantastiskie produkti ir pieejami šeit, tagad, Eiropā, šie visi trīs, NutriSwish, Neiro un Skin, un viņu piegāda tad notiek ļoti ātri, pēc apmaksas 3 līdz 5 darba dienas. Ar kurjeru pastu, un, ja ir jautājums, tātad, kā pie šiem produktiem tikt, tad šeit notiek tiešās pārdošanas, tad tev ir savs konsultants, lai attiecīgi palīdzētu tik līdz online veikalam, saprastu, kā veikt šo te pirmo reģistrāciju pirkumu, un veiksmīgi tātad tiktu arī pie informācijas tālākās, kur mēs arī stāstam gan par pašu produktu, gan mums ir tikšanās ar rezultātiem, ko cilvēki dalās. Mums ir kompānijā Neumi ir konsultatīvā padome, ja, kur attiecīgi netiek cilvēkiem maksāts, bet viņi ir mediķi, viņi ir zinātnieki, praktizējoši, ja, tad ir jau cilvēki, kuri ir ieņēmuši arī ļoti bieži vadošos savu darba laikā amatus, un attiecīgi šobrīd ir Neumi konsultatīvajā zinātniskajā un medicīniskajā padomē un nesaņem par to algu, bet fantastiskus tikšanās veido un stāsta par šo te produktu, par rezultātiem, par tā ietekmi, un viņas notiek vairāk angļu valodā, bet ir dienas, kad ir angliski, krieviski vai tikai krieviski, ja, tad attiecīgi. Tie, kuri vēlās latviski klausīties, droši jautājiet savam konsultantam, padalīsies ar citiem video, kas ir tātad arī latviski un krieviski. Tātad, ja esi pats mediķis un tevi interesē vēl dziļāk, tad droši piesakies savam konsultantam, un tev nosūtīs video, kur tātad mediķi vai zinātnieki runā par šo te produktu. Ja tev ir angļu versija, angļu valoda pietiekami laba, tad var arī uzreiz tātad
pieslēgties YouTube kanālam, kur šīs tikšanās tiek organizētas, un, protams, tur arī ļoti daudz atsauksmes arī angliski runājošiem cilvēkiem. Un ir arī tādi slēgtie zūmi, kur runā gan pats dibinātājs Stevens Skots, gan attiecīgi ir mediķi vai zinātnieki, kuri paši pa savu naudu ir veikuši klīniskos pētījumus vai pētījumus laboratoriskos un ir pierādījuši neiespējamo. Un es ļoti, ļoti ceru, ka drīz arī mēs uzzināsim jaunākās ziņas no Grieķijas, no šīs laboratorijas, kura ir ģenētikas. Tātad pētnieki ir atraduši interesantus faktus, ko tieši dara šīs glutations mums labu, jā, tad kādas ietekmi veidot tieši pateicoties šai piegādes unikālai formulai, ka viņa ir šķidra, ka viņa ir nano izmēra un kāda šīs hidrostā tehnoloģija ir ar 100% piegādi līdz mūsu šūnām. Noteikti cilvēki prasa, vai tas ir dārgi. Teikšu tā, ka dārgs nav nekas, jo viņš ir tik universāls, kaut gan mēs esam pieraduši jau pēc reklāmas saukļiem teikt, ja tas der visam, tad tas nedara nekam. Tad šis tomēr sauklis neatiecās uz glutationu, jo to pati daba ir mums dāvājusi kā unikālu iespēju gan attīrīties, gan atjaunoties, gan aktīvi un aktīvi dzīvot ilgu mūžu, jo tieši šī ir tā atslēga, kura mums nodrošina aktīvu ilgmūžību un iespēju saglabāt savas kognitīvās spējas līdz pēdējiem elpas vilcienam. Lūk, šodien saku jums paldies par jūsu laiku, un ja jums ir interese tātad pievienoties grupām, vai saņemt vairāk informāciju tieši, kurā varētu būt padziļināta mediķiem, jo, kā es jau teicu, šeit ir tikai mēs pieskārāmies ļoti viegli visām tēmām, jo katru tēmu mēģinu stāstīt dziļāk un nevar pastāstīt par imunitāti un glutationu vienā webinārā, nevar pastāstīt par akni un glutationu, nevar pastāstīt par kognitīvām spējām, nevar par detoksikāciju vai neirotoksīniem, nav iespējams pastāstīt par to, kā tātad šī imunitāte tiek stiprināta un visu pārējo. Līdz ar to ļoti, ļoti detalizēti parasti es veidoju tātad šos webinārus tematiskākus attiecīgi, bet šis ir tāds vispārējs. Lūk, paldies jums par jūsu uzmanību. Varbūt, ka kāds grib pastāstīt par saviem rezultātiem noslēgumā īsumā, jo tas droši vien vienmēr iespaido visvairāk, jo manus jau var noskatīties arī Facebookā un YouTube'ā, kā man gāja un cik es biju šokēta par šo te ātro iedarbību. Un dotajā mirklī es gribu teikt tā, ka nav vēl labāka laika, kā sākt tagad pavasarī, kad ir tieši detoksikācijas process, kad vajadzīgs vēl vairāk enerģijas priekš vasaras, atpūtas un darba, un aktīvās atpūtas, kur ir vajadzīga, un attiecīgi aicinu tiešām pievienoties visām iespējamām grupām caur tavu konsultantu, jo informācija katru dienu ir kāda jauna, un arī kāda atsauksme ienāk katru dienu no dažādām pasaules valstīm, bet, protams, kad notiek šie dzīvie pasākumi, konferences, mēs tiekamies paši, tiekamies arī ar kompānijas cilvēkiem no Amerikas, kuri brauc uz Eiropu, un šī informācija vienmēr tiek atsvaidzināta. Lūk, tāpēc aicinu arī pievienoties vasaras mūsu aktivitātēm, ja būsi radošs un aktīvs un sportisks un iepazīties ar mums arī klātienē. Tas notiksies jūlijā. Un attiecīgi, protams, kad, kā jau tiešo pārdošanu kompānija, vienmēr ir iespējams šos produktus lietot par brīvu, ja vēlies būt arī aktīvāk šajā virzienā un palīdzēt citiem cilvēkiem sasniegt arī šo te informāciju par universālu detoksikācijas un atjaunošanās produktu, kurš patiesībā sakot jau ir mūsos un mums vienkārši viņu vajadzīgs mazliet papildināt. Tā, vai kāds pacēla roku par, ja nav neviens pacēlis roku par atsauksmi, tad mēs varam beigt šo webināru un ierakstā droši vien, kad kuras ielikšu, noteikti ielikšu arī šīs te atkārtoti, kuras grupas un Telegram tātad vai var nākt un skatīties un vairāk sekot līdzi. Jo es pati
nedzirdēju pusgadu par šo produktu, bet tad, kad es sāku iedziļināties, es sapratu, ka tas ir unikāls. Un ņemot vērā to, ka man šī tiešām bija jautājums, patiesībā sakot, nu, nekas jau nenotiek. Man tiešām bija vēlēšanās atrast to, kas spēj smagos metālus un tos toksīnus izvadīt, kurus nespēja kvalitatīvs dzīves ūdens. Arī šie detoksikācijas procesi, ko es kā nutricologs pati pret sevi piemēroju ar dažādām gan tautas metodēm, gan arī pārtiks bagātinātājiem, bet, diemžēl, jā, tad mēs esam iekārtoti organiski, dabīgi, cikliski, un šie te, jo dabīgāks produkts, jā, un arī šis ir dabīgs produkts, jo tiek ražots no glutationa, kas tiek ievākts no sarkanā kāposta pārsvarā, jā, attiecīgi, un šī te organiskā izcelsme, jā, tad arī palīdz daudz labāk uzsūkties, un šai biopieejamība tikai dod lielāku iespēju mūsos strādāt, kā tas dabā ir iekārtots. Tā kā paldies, un tiekamies nākamajā nedēļā atkal uz webināru, sekojiet līdzi informācijai, jo webināri notiek katru nedēļu. Gan latviski, gan krievu valodā. Tā kā jūs varat izvēlēties, kuru valodu jums ir ērtāk un attiecīgi pieteikties ar konsultantu uz sev vēlamo valodu un izdevīgāko dienu nedēļas. Visiem labvakar un tiekamies nākamnedēļ!